Tātad par lāčiem. 4. sērija. Biju uz diskusiju TV24. Saimnieks Zeme valsts, tā raidījums saucās. Būs redzams sestdien, 15:00. Gāja diezgan karsti, kā jau parasti. Tur bija Raits Vītols zemnieks, bija Jānis Ozoliņš no Silavas, bija Valters Lūsis no Valsts meža dienesta medību daļas vadītājs. Jā, interesanti bija. Šāva no sevis ārā, cik vien bija jaudas, varētu paskatīties, ja interesi ir. Bet, var teikt, gandrīz interesantākās lietas pēc tam aizkadrā. Abi kungi, var teikt, tā kā no pretējās nomas ir pārliecināti, ka tur nekas nesanāks, ka tik un tā to visu noērēs. Un es saku, nekas, darbosimies. Un vēl tāda interesanta lieta. Sākām runāt par to sastapšanos. Abi divi kungi, un Lūša kunga, gan Ozoliņa kungs ļoti pārliecināti, ka nav jābaidās. Tāda vēlme pilnīgi sastapt lācis. Dievs nav mazais bērns, lai veicās. Bet, labi saprotam no zinātnieku vēl tā, bet no mednieku tāda pašpārliecinātība vēju, es teiksim, es pat zinu, ka pat mednieki tiešām attiecās ar piesardzību. Un Lūša kungs ir mednieks pats, nezinu. Jā, un vēl tā milzīgā pārliecība, ka visi aprakstītie gadījumi ir fake, uztaisīti. Dīvaini, es saku, kāda motivācija, lai lāču medības atļautu. Es saku, kas tajā lācī tā doma apmēram tāda. Tur nav tādas skaidras atbildes, varbūt man kāds mednieks var pakomentēt, vai tur tas adrenalīns tik liels vai kas. Es saprastu, viņam tur zelta bots 1 kilograms būtu vēdrā vai kā, bet tā citādi nesaprotu to. Un tad tikai, pašās beigās runājot, sapratu, ka man tas galvenais ir nevis lāču medības, jo es pats neesmu ne mednieks, ne medībām tuvu stāvējis, ne man tā lieta interesē. Bet galvenais, ka man ir pa drošu mežu, kas tā arī ir. Kad es gribu, lai mežā nav jābaidās, lai mēs varam iet droši, kā esam gājuši 10 gadu. Pat vairāk gandrīz. Var teikt, ka praktiski 100, tāpēc, ka vēl papētīju statistiku un sanāk, ka 19. un 20. gadsimta mijā lāči iznīja līdz 0. Un tad Latvijā praktiski 100 gadus gandrīz nebija lāču un ekosistēmai. Nekas nenotika. Man, protams, Ozoliņa kungs oponēja, ka tur tā un šitā. Varētu paklausīties, bet es saku, mēs neredzējām, ka klibaļņi staigātu, kur it kā saka, ka lāči to meža sanitāru lomu pildot tādā garā, bet un tad, teiksim, lāči sāka parādīties tikai 90. gadu beigās, kad 23 bija Latvijā. Ar to pilnīgi pietika, jo neviens viņš nekad nesastapa. Manuprāt, viss bija kārtībā, nezinu, kas tagad notiek, kāpēc tā vajadzīgs ir. Jo plēsēji mums ir, vilki, lūši. Nav tā, ka mums plēsēji nav bez lāčiem. Jā, kas vēl tāds? Jā, par zemesardzes lietām arī drusku centos aizkadrā paskaidrot, kas un kā. Ka mēs nevaram mācībās ejot plaukšķināt un biedēt lāci tā kā māca. Jāpārvietojas klusi. Te pēkšņi Ozoliņa kungs man saka, bet tieši otrādi nevajag plaukšķināt. Netrokšņojiet. Tas man ir jaunums, jo visu laiku tas tāda kaut kāda vispārējā pamācība bijuši tieši, lai neuzskiet virsū tā jādara. Nē. Un tad vēl, ka lācis jūs pa gabalu savodīs paši. Es saku, bet ja vējš uz otru pusi, neko. Un tad vēl arī, tā
jā, tā teiksim, kaut kāds tāds nedaudz viss tik gudriem vārdiem tika runāts tajā studijā, tur piepucētām frāzēm, iestrādātām, nezinu, pazūd visa būtība aiz tā visa. Vienkārši rūpēties par cilvēkiem, izdarīt drosmīgus soļus. Viss nevajag slēpties aiz Eiropas direktīvām. Mēs varam paši izdarīt tā, kā mums vajag. Jā, Ozoliņš Kuks saka, parakstījām tās Eiropas Savienības iestāšanos, un līdz ar to mums ir saistības. Un frāze, kad doma tāda, ka Eiropa mums aizsargā, mūs tagad aizsargā, un tāpēc mums tā viss tā jādara. Nedomāju, ka kaut kas notiks ar aizsardzības pantu, ja mēs paši pieņemsim kaut kādu normālu lāču politiku, lai parūpētos par saviem cilvēkiem. Nedomāju, ka tāpēc kaut kas Eiropas Savienības aizsardzības pants priekšnes mums anulēsies tiešām. Jā, interesanti bija paskatieties, tiešām nesanāk. Un esiet droši un negrieziet mežam muguru.